Juri, pastāsti, kā veidojusies šī mežaudze un kas šeit tika darīts? Apmēram pirms 30 gadiem šeit tika nocirsta kailcirta. To darīja vēl iepriekšējais saimnieks. Un pēc tam, kad bija koki nocirsti izvesti, viņš arī šeit iestādīja eglītes. Saimnieks jau kļuva vecs, vairs nespēja eglītes kopt, un līdz ar to paši iesējās bērzi, kuri lielāko daļā platības gandrīz pilnībā nomāca eglītes. Vēlāk, izmantojot Eiropas atbalsta programmas, šeit tika veikta bērzu atzarošana. Tanī laikā jau varēja te kādu daļu alkšņus izcirst, iegūtot kādus kubikmetrus malkas. Un pats pēdējais pagājušā gadā krājas kopšanas cirta. Pēc kādiem 20 gadiem paredzu, ka šie bērzi jau būs sasnieguši nepieciešamo diametru, lai varētu audzi nocirst pēc caurmēra. Ja jums interesē meža īpašuma pārdošana, cirsuma pārdošana, meža apsaimniekošana, ir iespēja saņemt piedāvājumu no uzņēmuma Dižozols.